Nav noslēpums, ka mēs dzīvojam pasaulē, kur strauji attīstas tehnoloģijas, un lielāka mērā tam ir pozitīva ietekme uz mūsu dzīvi, bet ir arī gadījumi, kad pieredze rāda, ka, ja tas nokļuva nepareizas rokas ar ļaunu nolūku, tas var sagādāt daudz nopietnu problēmu. Viena no tām, protams, ir deepfake radīšana ar mērķi diskreditēt tos, kam ir liela ietekme uz sabiedrību. Politiķiem slavenība, kas nāk par labu tiem, kas radīja un izplatīja šīs viltus ziņas. Mūsu podkāstā ir runa par deepfake, kas ir dezinformācija un viltotas ziņas, kas ir satura sintēzes metode, kuras pamatā ir mākslīgais intelekts. Viens no piemēriem, ka viltotas ziņas tiek veidotas ar mākslīga intelekta palīdzību, ir neironu tīkla izmantošana, lai pārklātu satura fragmentus uz oriģinālo attēlu. Tādā veidā video vai audio ieraksta tiek aizstāta sejas, izteiksmes, balss, žesti. Mūsu podkāstā mēs aplūkojam tieši tādus gadījumus, kad mākslīga intelekta spēks, kas iemiesots deepfake ar pasaules slavenību piedalīšanas, veica iespaidu uz skatītājiem vai lietotājiem un izraisa skandālu, kā arī izskaidrojumu pēc kādam pazīmēm varēja saprast un atpazīt interneta publicētus materiālus, kuri nav nekas vairāk kā krapnieku darīšana. Teilora Svifta, pasaules zvaigzne, populāra dziedātāja, nesen tika pamanīta piedaloties reklāma, kas maldinās simtiem dziedātājas fanu. Caur vairākas sociālais tīklus target funkciju tika publicēts video, kurā dziedātāja virtuves piederumus ražojoša uzņēmuma Le Creuset vārdu stāsta, ka viņas uzticami fani pilnīgi bezmaksas varēs saņemt zīmola produktus, pamatojot to ražotāja problēmu ar iepakojumu. Vienīgais nosacījums ir aizpildīt piedāvātu aptauju, kuras saitē tiek pievienota raksta pielikumā. Protams, ne katrs cilvēks, kurš redzēs sludinājumu, varēja atšķirt, ka tas ir deepfake, un rezultātā lielajai daļai cilvēku tika pievilta nauda, kā arī dziedātājs gods tika apganīts ar sūdzībām maldināšanu, kura viņa vispār nepiedalījās. Protams, situācija ir ārkārtīgi nepatikama, taču no tas varēja izvairīties zinot dažus aspektus, kas var palīdzēt atpazīt mākslīgi sintēzētu video. Pirmā un vissvarīgākā lieta ir video kvalitāte. Izmantojamam video materiālam ir diezgan zema izšķirtspēja. Jāņem vērā, ka dažkārt pat parādās pikseļi. Acīmredzams, ka veidojot reklāmu ar pasaules līmeņa zvaigznes piedalīšanas, šāda video materiāla kvalitāte ir nepieņemama. Vai Teilore, kurai jau ir pieredze reklāmas veidošanā ar pasaules populārākajiem zīmoliem, varēja piekrist piedalīties šādas kvalitātes marketingā? 100% ne. Jāpiemina, ka pats uzņēmums, kuram jau ir laba reputācija savā tirgus segmentā, diez vai atļautos izveidot tik nekvalitatīvu reklāmu. Otrakārt, Teilores tēls ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas ļautu atšķirt krāpniecību, ja cilvēki būtu vismaz nedaudz uzmanīgāki. Dziedātais balss bija viltota, un par to liecina tas metāliska, mehāniska notis, kas salīdzinot ar reālo Teilores balss ir pavisam cits. Katrs no mums katru dienu sazinās ar cilvēkiem, dzird viņu balsis, un jebkurā cilvēka balss, protams, jebkurā gadījumā atšķiras no robota. Tāpat ļoti būtisks faktors ir pašas Teilores tēls, kas video ietvaros nemaz neizskatās pēc īsta. Viņas sejas mimika nav dabiska, mute kustās slenāk nekā vārdi tiek izrunāti, un arī viņas kustības ir robotiskas. Trešais, ne tik acīmredzamais faktors ir marketinga konstrukcijas nozīme. Teilores publiska darbība vispār nav saistīta ar virtuves vai mājas labiekārtošanu, un izvēloties reklāmas tēlu, jebkurš uzņēmums aprēķinātu šāda marketinga pamatotību, jo Teiloras mērķa auditorijā diez vai būtu ieinteresēta pēc reklāmas iegādāties tās preces, un attiecīgi peļņa no tādas reklāmas būtu minimāla. Tas ietver bezmaksas preču sūtīšanu, kas, ņemot vērā iepriekš minēto apstākļu, arī rada uzņēmumu zaudējumus, īpaši ņemot vērā Teiloras dalības reklāmā izmaksas. Konkrētas skaitļus, protams, mēs zināt nevaram, taču varam būt droši, ka runa iet par milzīgām summām. Šis piemērs ir tikai neliela daļa no gadījumiem, kas notiek internetā ar mākslīga intelekta veikšanu. Pirms ticēt vai kopīgot informāciju, jums obligāti ir jāpārbauda tas autentiskums. Tāpēc mēs ierakstījām vairākas epizodes, kur stāstam par deepfake internetā, lai jums būtu vieglāk atšķirt dezinformāciju no reāliem notikumiem vai patiesas informācijas. Nevajag ticēt visam, ko redzat vai dzirdat internetā un sociālajos tīklos, jo tā mērķis nevienmēr var būt labvēlīgs.